Jauno gadu uzsākot viesosimies Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sekretariātā, lai uzzinātu vairāk par tās laikā plānotajiem kultūras pasākumiem. Sarunā ar tekstilmākslinieci Asnati Blankveinu noskaidrosim, kā dzejoļus iespējams iedzīvināt rotaļlietu tēlos, bet rubrikā Atklājums noskaidrosim visu par marokenrolu un tā idejas autoriem latviešiem, kuri nu jau vairākus gadus dzīvo Marokā un palīdz to atklāt ceļot gribētājiem no Baltijas valstīm. Raidījuma noslēgumā neiztrūkstoši šīs nedēļas kultūras pasākuma afiša, kurā uzzināsim interesantākos notikumus mākslas pasaulē. Nāc līdzi! Jā, kopumā kultūras programmā būs ap 200 pasākumu, un tie notiks Latvijā un arī 11 ārvalstīs. Skaidrs, ka visus aprakstīt nebūs iespējams īsā laikā. Varbūt es koncentrēšos tikai uz dažiem tādiem spilgtākajiem, bet tas nenozīmē, ka tie ir vienīgie, kas būs tādi ļoti augsta līmeņa pasākumi. Mums pats pirmais pasākums, kas būs jau 8. janvārī Rīgā, Latvijas Nacionālajā operā, ir atklāšanas pasākums, kurā ir arī nozīmīga muzikālā sadaļa, kuru varēs arī klausīties Latvijas radio klasikā, tiešraidē klausītāji un arī Latvijas televīzijā pēc panorāmas skatīties. Un šeit mēs prezentēsim vairākus latviešu komponistus, Pēteri Vasku, kurš ir starptautiski viszināmākais, un arī Eriku Ešenvaldu, kuram būs jaundarbs šajā koncertā. Vēl no tādiem nozīmīgiem pasākumiem es noteikti gribu pieminēt 16. janvārī Briselē, Mākslas centrā Bozār, būs Elīnas Garanšas koncerts kopā ar Karelu Marku Šešonu kā diriģentu un Beļģijas Nacionālo simfonisko orķestru. Un pasākumiem, kas notiks Rīgā, vai ir kādi pasākumi, kas būs arī plašākajā sabiedrībai pieejami? Jā, pilnīgi noteikti. Faktiski visi pārējie pasākumi, kas notiks Rīgā, būs pieejami visai publikai, visiem interesantiem. Tās būs vairākas izstādes. Pirmā jau būs no februāra vidus Mākslas muzejā Rīgas Birža. Būs itāļu portretu glezniecība 2 gadsimtos. Un izstāžu zālē Arsenāls jūnija beigās mēs atklāsim pasaules slavenā Luksemburgas fotogrāfa Eduarda Šteikana fotoizstādi, arī portretus. Tā kā šīs būs tādas apjomīgas izstādes. Vēl maijā un jūnijā būs skatāma Mihaila Berišņikova mākslas kolekcija, arī Mākslas muzejā Rīgas Birža. Un pilnīgi noteikti aicinu interesantus uz Latvijas Nacionālo operu 27. aprīlī, kur skanēs Erika Ešenvalda pirmatskaņojumu Ziemeļu gaismu. Programmas veidošanā tiešām ir ārkārtīgi daudz iesaistīto cilvēku. Protams, tās ir kultūras institūcijas, institūciju vadītāji un darbinieki, tās ir vēstniecību darbinieki, ārlietu ministrija, kultūras ministrija, Rīgas dome, mūsu partneri Rīga 2014, kas bija Eiropas kultūras galvaspilsētas birojas, Liv Rīga, Latvijas institūts. Tātad iesaistīto pušu ir ārkārtīgi daudz. Un, manuprāt, tieši tajā arī slēpjas tas programmas tāda daudzveidība un jaudīgums, ka to ir veidojuši ļoti daudz cilvēki. Tradicionālie prezidentūras suvenīri ir kaklasaite vīriešiem un šallītes vai lakatiņi sievietēm. Un Latvijas gadījumā mēs izvēlējāmies, ka kaklasaites būs zīda kaklasaites un šallītes būs darinātas no lina. Un vēl papildus tam mēs arī meklējām, kas varētu būt tik Latviju raksturojoši, kas varbūt ir neliels, bet ļoti simbolisks un mums raksturīgs, ko mēs varētu dāvināt katram prezidentūras pasākumu dalībniekam. Un gala rezultātā mēs nonācām pie idejas par svilpaunieku, kas arī ir, manuprāt, brīnišķīgā veidā realizējusies, jo
Upe tuviem un tāliem vadītāja Iveta Mielava, viņa ir spējusi apvienot 40 dažādus amatniekus un meistarus un māksliniekus, kas šos svilpalniekus ir veidojuši. Tie nāk no visdažādākajām Latvijas malām, un tie simbolizē gan mūsu amatu prasmes, gan mūsu zemes mīlestību, darba mīlestību, un simboliskā veidā šis svilpalnieks var būt arī mūzikas instruments, tātad mēs varam kaut ko radoši arī iesākt arī pēc šī svilpalnieka izveidošanas. Manuprāt, tajā ir ļoti daudz sirds siltuma ielikts un tāda lepnuma par savu profesiju. Es domāju, ka šīs ļoti labās emocijas arī nāks līdzi katram svilpalniekam. Un par labajām emocijām runājot, varbūt ir iespējams tikai mazliet uzzināt, kā jūs plānojat noslēgt šo prezidentūras posmu tieši Latvijā, ar kādu kultūras pasākumu? Jā, Latvijā prezidentūras kultūras programmas noslēgums būs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu dziesmu svētku noslēguma koncerts Mežaparka lielajā aizstrādē. Manuprāt, tas arī ir tā ļoti simboliski sagadījies, ka šiem svētkiem ir 20 gadu jubileja. Tie aizsākās Latvijā. Idejas autors bija Imants Kokars. Un tieši prezidentūras laikā šajā jubilejas gadā atkal svētku organizēšana notiek Latvijā. Un ņemot vērā arī šo starptautisko dimensiju, manuprāt, tas ir lielisks noslēgums prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Kur jūs ieteiktu labāk meklēt informāciju par arī pārējiem pasākumiem, kurus varbūt mēs nepieminam šajā raidījumā? Jā, mums prezidentūrai ir mājaslapa, un tās adrese ir eu2015.lv. Tur ir atrodams visu pasākumu kalendārs, un tā skaitā arī kultūras pasākumu kalendārs. Īpaši jau, ko mēs organizējam visās valstīs un Latvijā prezidentūras laikā. Tā kā tur būs pieejama arī plašāka informācija par katru no pasākumiem, par pasākumu dalībniekiem, un pēc pasākuma arī kāda fotoreportāža vai kāda citāta vai vērtējumi, komentāri. Tā kā es aicinu visus sekot līdzi informācijai. Un piedalīties pasākumos. Jā, pilnīgi noteikti. Eiropas Savienība ir 28 Eiropas valstu ekonomiska un politiska apvienība, kuras attīstību nosaka Eiropas komisija, Eiropas parlaments, Eiropas Savienības padome. Eiropas komisija izstrādā likumdošanas aktus, uzrauga to izpildi, kā arī pārauga visus Eiropas Savienības budžeta tēriņus. Eiropas parlaments, kurā Latviju pārstāv 9 tautas vēlēti deputāti, pieņem vai noraida Eiropas komisijas izstrādātos tiesību aktus un budžeta piedāvājumu. Tieši Eiropas Savienības padome aizstāv visu dalībvalstu intereses, lemjot par tiesību aktiem un budžetu dažādās Eiropas Savienības darbības jomās. Piemēram, ekonomikas, transporta, izglītības un lauksaimniecības nozarēs. Un valsti tajā pārstāv ministri. Eiropas Savienības padomes augstākā līmeņa tikšanās, kurās tiekas dalību valstu vadītāji vai valdību vadītāji, sauc par Eiropadomi. Tā nosaka galvenās Eiropas Savienības prioritātes. Latviju Eiropadomē pārstāv ministru prezidents. Lai nodrošinātu visu dalību valstu vienlīdzīgu iesaisti lemšanas procesā, katra Eiropas Savienības valsts rotācijas kārtībā uz pusgadu kļūst par Eiropas Savienības padomes prezidējošo valsti un vada padomes darbu. 2015. gada pirmajā pusē tā būs Latvija. Prezidentūras pusgads Latvijai būs iespēja noteikt Eiropas Savienības dienas kārtību un iegūt nozīmīgu pieredzi politisko un ekonomisko procesu veidošanā Eiropas līmenī. Prezidentūras laikā starptautiskajā vidē iegūtās zināšanas, prasmes un pieredzi valsts pārvaldes darbinieki vēlāk izmantos arvien labāk pārstāvot Latvijas intereses pasaulē. Prezidentūras pusgads ir arī iespēja iepazīstināt pasauli ar Latvijas kultūru, vēsturi un tradīcijām, kā arī popularizēt vietējo ražotāju preces un pakalpojumus. Šī pusgada laikā Latvijā plānots uzņemt vairāk nekā 25,000 ārvalstu viesu un 700 žurnālistu no visas Eiropas.
Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē – iespēja paveikt vairāk. Šodien portretēsim tekstilmākslinieci Asnati Blankveinu. Ja neesat pazīstami ar viņas vārdu, noteikti atpazīsiet viņas darinātos tēlus, kuri brīnumaini atdzīvojas fotografijās un ar apskaužamu regularitāti dzīvojas dažādos drukātajos un video mēdījos. Asnata absolvēja Latvijas Mākslas akadēmiju ar brīnumu skapi, kurā plaukti pārtapa zvēru pasaku valstībā. Lūkojām noskaidrot, vai rotaļlietas un dažādi pasaku tēli ir tas, ko mākslinieci veidojas arī iepriekš. Turpat akadēmijā atradu skapi, un jā, tie bija 5 vai 4 plaukti, kur katrā plauktā bija sava dzejoļa ilustrācija, tā kā ar lelēm. Tie bija dzejoļi arī speciāli rakstīti šim darbam? Daļa bija speciāli, bet daļa bija no mūsu kopīgās izstādes. Jā. Un cik gadus vai cik ilgi jau tu veido rotaļlietas? Īstenībā kopš es sevi atceros, kopš bērnības, jo rotaļlietas man gatavoja mana mamma, un tas laikam es to vienmēr redzēju. Un man ļoti tas arī patikās, un tagad ir tā, ka es nevaru bez tā. Tā ir kā atkarība. Tā kā citi zīmē uz salvetēm, tu kaut kur sēdi un šuj maz rotaļlietu, ja? Tā arī ir īstenībā, jo bieži ir tā, ka es kaut kur aizēju ciemos, un man ir līdzi kaut kas. Un ne tāpēc, ka man būtu garlaicīgi, bet jā, man gribās kaut ko. Čupināt ar rokām. Jā. Ir tādi periodi, kad tu jūti, ka vajag atpūsties, un tu vienkārši nevari. Vai arī visi pirksti jau ir sadurti. Bet, jā. Un kas ir bijis vissarežģītākais, ko tu esi šuvusi tīri tehniskā ziņā, vai smalkākais, vai arī kas vispār ir sarežģīts tev? Sarežģīti, varbūt ne laikietilpīgi, un varbūt bieži sanāk tā kā atkārtoties, šujot vienu un to pašu. Tas bija ar zāli dzejolim. Es sašuvu ļoti daudz zāli. Tiešām katru stiebriņu. Un ja daudz jautā, ko tu dari, nu, droši vien šuji zāli, vai ne? Tev nebūs laika. Bet, nu jā, tā arī bija. Es pat nezinu, vairākus mēnešus šuvu zāli. Bet sarežģīti varbūt īstenībā pat nav, nešķiet nekas sarežģīts. Māksliniece uzskata, ka katrai rotaļlietai ir savs raksturs un var izveidot līdzīgu, bet ne tādu pašu lelli. Katra ir īstenībā ar savu raksturu vienmēr sanāk, bet sanāk tā, ka kādam iepatīkās un tā kā arī grib kaut ko līdzīgu. Tā bija reize, kuras pirmais ēzis bija pirms pāris gadiem, un tad jau ir kādi 3-4. Bet katrs sanāk, nebūs 2 vienādi. Es nekad nezīmēju pirms tam. Es pat dažreiz nezinu, kas tas beigās būs. Vienkārši šuju, lieku kopā. Un jā, kad izveidojās tās grimas, tas ir visinteresantāk, kas tur sanāk. Mākslinieces rotaļlietas ceļo kā dāvanas ne tikai pie bērniem, bet bieži nonāk arī pieaugušo rokās. Bieži vien man šķiet, ka tās māmas pērk sev tos rotaļlietas, bet nē, bērniem, cik es zinu, ļoti patīk, pavisam maziem. Un man pat sūta pilnīgi svešu bērnu bildes. Un tas ir tas, man šķiet, visīpašākais. Māksliniece atzīst, ka labprāt rotaļlietu tēlus iedzīvināt kino vai animācijā, un par to viņai bieži jautāts jau iepriekš. Viņai patīk iedzīvināt rotaļlietu tēlos raksturus un īpašības, kuras pamanāmas stāstos un dzejā. Man to bieži jautā. Un jā, es domāju, kādreiz tas noteikti notiks. Tas ir interesanti ar kādu kopā sadarboties, jo ikdienā es strādāju viena, un man ļoti patīk arī tikties ar cilvēkiem, iepazīties un kopīgi ko radīt. Vēlējos noskaidrot, vai agrākos laikos populārie šūšanas vakari joprojām notiek un kāda atmosfēra tajos valda. Mums ir ar pāris draudzenēm tādi rokdarbu vakari. Mēs sākumā gājām pie vienas no meitenēm uz mājām, dzērām tēju. Bet tagad mēs ejam uz kafejnīcām. Tā kā ārā pilsētā? Jā. Un kāda ir cilvēka reakcija, kad pārējie, kas ir atnākuši vienkārši dzert kafiju, redz, ka jūs dzerat kafiju un šujat un visas? Visbiežāk nepievērš īpašu uzmanību cilvēku. Tā, jā, iegrimuši savās lietās.
Jau gadu rotaļlietas top zem zīmola Skrip Skrap, kuru Asnate radījusi ar draugu atbalstu, un tās iespējams apskatīt gan Facebook, gan taustāmā veidā atrast galerijās un koncepta veikalos. Mēs esam komanda, kas iepriekš nav tikusies. Neesam pazīstami, mēs esam atšķirīgu pieredzi guvuši cilvēki no dažādas vides un profesijām. Šis ir brauciens tiem, kuri spēj izbaudīt dzīvi arī tad, ja 3 dienas nav būts dušā. Tiem, kuri spēj nezaudēt cieņu pret komandas biedriem arī tad, ja nedabū kārtīgu 8 stundu miegu savā tīrajā un smaržīgajā gultā. Tiem, kuri spēj smaidīt un būt priecīgi arī tad, kad ierasto 5 pilnvērtīgo maltīšu vietā ir apēsti vien 5 apelsīni. Tiem, kuriem komandas intereses ir svarīgākas par savām vēlmēm un iegribām. Es uzdūros lieliskai platformai, kur sauc Avantūristi. Varbūt tu vari pastāstīt vairāk tieši par šo ideju, kas tas ir. Avantūristi ir kompānija. Vispārīgi mēs vienkārši bāzējamies. Mūsu galvenā platforma un darbības lauks ir Facebookā. Auditoriju mēs sasniedzam caur Facebooku. Nu jā, Avantūristi ir kompānija, kas piedāvā piedzīvojumus tiem, kas ir neatkarīgi no viņa vecuma, jūtas sirdīgi veseli jauni un nāks savu atvaļinājumu piedzīvi pavadīt nevis pie televizora vai glušņojot pa māju, bet pavadīt to aktīvi. Un kā dzima šī kustība? Īstenībā prieks, ka tu to sauc par kustību. Tas tā kā atmodas laikā, ka ir brīvības... Tā arī izskatās. Brīvības meklētāji un radītāji kustība, tā ir avantūra forši. Bet kustība dzīvo pavisam nejauši. Tas nekad nav bijis tur 3 gadus sēdēts kalts un kalkulēts plāns. Tas dzīvo organiski ļoti un dabīgi. Tā ka mūsu hobijs ceļošana pārāk darbā. Un cik bieži tad jūsu hobijs, tā teikt, tiek piepildīts? Cik bieži jūs dodaties šādos ceļojumos? Principā nevar jau tā teikt, bet visa dzīve mums ir ceļojums, jo mēs tieši 365 dienas esam Marokā, mēs bāzējamies Marokā. Un mums ir 3 galvenie koncepti, ko mēs piedāvājam. Ir sērfošana, ir tas rokenrols, tautā vairāk plaši zināmais. Un tad ir 3, kad cilvēks vienkārši var mums uzrakstīt, piezvanīt, pastāstīt savas vēlmes, un mēs to norganizēsim. Un kāpēc tieši Maroka? Maroka. Tur ir vienkārši valsts, kur ir viss. Tur ir kalni, okeāns, tuksnesis, sniegs tajā pat laikā, ir silti. Un tev ir visas dabas vēl, tas ir veselīgā vidē, viss ir forši. Un tas nozīmē, ka šie ceļojumi ir sezonāli, ja arī ziemā notiek kādi braucieni? Mūsu sezona ir vasara, tāpēc jāsaka, ka visu cauri gadu mums ir braucieni. Vai tā ir šeit, vai tā ir ziema, vai tā šeit ir vasara, mēs tur esam un braucieni notiek. Cilvēki brauc pie mums, mēs sērfojam, mēs braucam rokenrolā, viss notiek. Varbūt var pastāstīt vairāk tieši par rokenrolu? Rokenrols ir daudzdienu piedzīvojumu brauciens cauri visai Marokai, no ziemeļiem līdz dienvidiem, vai arī otrādi no dienvidiem līdz ziemeļiem, kur mēs, var teikt, piedzīvojam visu Marokas kolorītu. Mēs uzkāpjam augstākajā Ziemeļāfrikas virsotnē, sērfojam Atlantijas okeānu, jājam ar kamieļiem tuksnesī, lienam garākajā alā. Nu tā ka visu, ko Maroka spēj dot, mēs izbaudam šajās dienās. Tā programma šim rokenrolam mainās ar gadiem? Protams, salīdzinoši ar
pirmo rokenrolu, kas notika mums pāris gadiem, viņa ir nedaudz mainījusies, tāda pilnveidojusies un kļuvusi vēl bagātīgāka. Jā. Un cik jūs esat skaitā, kas dodās šajā rokenrolā? Rokenrolā mēs dodamies maksimums līdz 15 cilvēkiem. Un izklausās, ka ir nepieciešama kāda iepriekšēja sportiska sagatavotība, jo arī tas nav tik būtiski. Tā kā mēs tārā mēs nemetīsim, bet, ja mēs runājam 10 baļu sistēmā, tad ļoti labi ir, ja tev ir 8. Tā. Protams, tev nekad nav jādomā, ja tu neesi tur sērfojas vai jāies ar kamielu vai līdz salā. Nebaidies, mēs to parādīsim, pamācīsim un pastāstīsim, kā tas jādara, jo arī mēs to kādreiz nedarījām. Mēs to iemācījāmies un tas jau ir forši, ka katru dienu kaut ko jaunu var iemācīties. Un tad būtībā sākumā jūs bijāt vienkārši draugu grupiņi, kur devās uz Maroku un tad tieši tā, tas arī sākās, ka nobāzējāmies Marokā un tāds arī notika. Jā. Tad būtībā, kurš vēlās jums pievienoties, viņš var doties atrast jūs Facebookā? Jā, mums var atrast Facebookā, rakstīt mums vēstules, vai arī tur ir norādīts telefona numurs, uz kur droši var zvanīt un ar mums parunāties un visu uzzināt, kas interesē, kā arī pieteikties uz tiem braucieniem. Un varbūt var pastāstīt par rokenrolu, mēs jau dzirdējām, bet par abiem pārējiem jūsu konceptu veidiem. Sērfošana ir sērfošanas nometne. Mēs konstanti esam vienā vietā, mūsu mājā, rezidencē, kas atrodas pie Agadiras. Un sērfošanā viss ir par un ap sērfošanu, viss ir okeāna iepazīšana, mācāmies to darīt, ja nekad neesi to darījis, iemācīsies to darīt. Brauc arī jau pieredzējušāki cilvēki, kuriem līdz ar to ir drusku grūtāks tas līmenis. Tā iet mūsu dienas. Katru rītu ceļamies, jogojam, ēdam brokastis, ejam sērfot, braucam ekskursijās un tā paiet šīs dienas. Cik daudz laika tu pavadi Latvijā? Latvijā, principā, tagad ir sanācis uz svētkiem atbraukt. Bet, tuliņ jau dodas atpakaļ, bet bāze turpina, viss strādā. Ļoti liels. Jā. Jūs esat arī sagaidījuši kādreiz jauno gadu Marokā? Jā, šogad arī cilvēks sagaidīja jauno gadu, bet šogad es esmu Latvijā, bet pērn mēs sagaidījām tieši Sahāras tuksnesī jauno gadu. Cik lieliski. Jā, lējām laimītes un dedzinājām brīnumsvecītes un Rīgas šampanieti, viss kā nākas. Jums arī pievienojas kādi, kas varbūt nav latvieši dzirdējuši par jums, atraduši jūs Facebookā, kas ir no citām valstīm cilvēki? Jā, ir no citām valstīm. Mēs jau kādu laiciņu darbojamies gan Lietuvā un Igaunijā. Tā kā mēs esam tāds apvienojam Baltijas valstis, esam par Baltijas valstīm. Bet jā, ir cilvēki, kas ir gan no Īrijas, gan no Anglijas braukuši pie mums. Tā kā no mutes mutē tas aiziet tālāk. Un jūs varbūt plānojat arī nākotnē kādu citu galamērķi izvēlēties vai pievienot Marokai? Ir mums plāni un mērķi, bet tas, lai paliek šobrīd tādā noslēpumiņā. Lieliski, tad mēs varam doties uz Facebook un viss, kas vēlas pievienoties. Tad varbūt vēlreiz var pateikt adresi, kā jūs varat atrast Facebookā. Mūs var atrast www.avantūrist.lv un tas uzreiz aizvedīs tur, kur vajag visu meklēt. Madara atklāja, ka sērfošanas pamatus apgūt un sajūtu par okeānu ir iespējams noķert 7 dienās. Tā kā, ja arī tu vēlies pavadīt savus brīvdienas lieliskā kompānijā, piedzīvojot iespējams krāsaināko un iespaidiem bagātāko ceļojumu, pievienojies avantūristiem. Vēl tikai līdz 19. janvārim rīdziniekiem un pilsētas viesiem ir iespēja aplūkot festivāla Ziemassvētku egļu ceļš vides objektus. Šogad festivāla 5. jubilejas gadā iedzīvotāji aicināti apskatīt 74 profesionālu mākslinieku, radošo industriju pārstāvi un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu veidotas Ziemassvētku egles, kas pārsteidz ar ideju oriģinalitāti un realizēšanā pielietoto materiālu daudzveidību. Kalnciema kvartāla galerijā no 3. līdz 17. janvārim apskatāma mākslinieces Sabīnes Vekmanes personāla izstāde Ledus hokejs, kurā iemūžināts latviešu nacionālais sporta veids.
Savā 3. personāla izstādē māksliniece turpina strādāt glezniecībā, tāpat kā iepriekšējā solo skatē Senči. Meklējot izaicinājumu strādāt pie vienas konkrētas tēmas, viņa izvēlējusies hokeju. No 9. janvāra līdz 8. februārim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles Arsenāls radošajā darbnīcā būs skatāma mākslinieces Ilzes Strekavinas personāla izstāde Aprita. Vārds aprita Strekavinas daļradē ir vairāk kārt izmantota metafora, kas apzīmē ideju un norišu maiņu. Tā labi raksturo arī pašas gleznotājas radošo ceļu. No 22. decembra līdz 20. februārim Rīgas centrālajā bibliotēkā skatāma Ināras un Ulda Liepu Leļļu mākslas muzeja ceļojošā izstāde Kofermājiņa ceļojums. Skatītājs priecēs 20 ar Liepu ģimenes mīlestību iekārtotas un mājīgi izgaismotas kofermājiņas. Tajās attēlotas sadzīves ainiņas ar senām lellēm, rotaļlietām un sadzīves priekšmetiem, spēlēm un citām lietām. Jaunā gada sākumā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā būs skatāmas 6 jaunas izstādes. 17. janvārī centrā tiks atklāta Jurija Doica fotoizstāde Last Folio, bet 13. februārī notiks Latvijas laikmetīgo fotogrāfu izstādes Nacionālā ainava atklāšana. Tāpat 13. februārī notiks uzreiz 4 mākslinieku – Kaspara Zariņa, Vijas Zariņas, Paules Zariņas un Martas Zariņas personāla izstādes, kas veidots kā 4 dialogi ar Rotko abstrakto ekspresionismu un viņa mākslas filozofiju. Visas minētās izstādes Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā būs apskatāmas līdz 12. aprīlim. 29. decembrī Kinoteātrī Fórum Cinemās norisinājās pirmās latviešu stereoskopiskās jeb 3D formātu filmas Rīga 2041 pirmizrāde. Pasākuma laikā bija iespējams tikties ar filmas radošo komandu, izzinot filmēšanas procesa gaitas. Filma pārstāv Latvijā vēl minimāli attīstīto zinātniskās fantastikas filmu žanru. Plaša kino ekspertu komanda izstrādājusi īpašas tehnoloģijas, kas piešķir filmai telpiskumu, maksimāli realistiski vizualizējot sižetu 3 dimensijās. Latvijas Mākslinieku savienība aicina uz 39. ikgadējo vizuālās mākslas izstādi Rudens 2014 Melnie suņi, kas ir unikāla iespēja aplūkot vienkopus šī brīža mākslas tendences Latvijā, vairāk kā 70 aktīvo mākslinieku jaunradas apkopojumā. Izstāde norisināsies līdz 2015. gada 6. februārim Latvijas Mākslinieku savienības galerijā 11. novembra Krastmalā 35.